Saeime nesen noraidīja Latvijas reģionu apvienības rosinātās minimālās prasības ministriem. Ja pat bakalaura grāds un svešvalodas zināšanas nav kā obligāta prasība mūsu valdības ministriem, tad rodas jautājums, kādus ministrus Saeimas deputāti vēlas redzēt ministru krēslos. Šodien mēs noskaidrosim, kas ir gudrāks – students vai deputāts. Studentiem uzdosim jautājumus, kurus 2011. gadā laikraksts Diena uzdeva arī politiķiem. Pirms ķerties pie studentu iztaujāšanas, tikāmies ar deputātu kontroldarba autori Vitu Drējeri, kura atzīst, ka amizantākās deputātu atbildes atmiņā palikušas joprojām. Lesers un līvu dziesma Kokgriezējs ir viena no atbildēm, kas man ir ļoti paliks prātā. Tad, ka bez roku, bez kāju tiltu taisa Webers. Tā bija viena mīkla, ko es arī atceros. Tad varbūt ne tādā pozitīvā nozīmē, protams, man palika prātā arī tas, ka pat jautājums, kas ir Latvijas himnas autors, ne visiem šķita ļoti viegli. Es varu teikt tā kopumā, ka man šķita, ka rezultāti būs labāki. Un turklāt es pie pirmā gāju pie Valdes Zatlera, un viņš atbildēja salīdzinoši labi, un tad man šķita, ka jautājumi ir pārāk vienkārši. Bet pēc tam es gāju pie otrā, man liekas, kas bija Nils Ušakovs, un tur jau vairs nebija tik labi, un es sapratu, ka jautājumi pilnīgi noteikti nav pārāk vienkārši. Pirmo vietu laikraksta Diena kontroldarbā ieguva Valdis Zatlers, otro Solvita Aboltiņa, trešo Raimonds Vējonis, ceturto Nils Ušakovs, piekto Ainārs Šlesers, bet sesto Gaidis Bērziņš. Kā ar šiem pašiem jautājumiem veicās Latvijas universitātes studentiem? Un kurš tad galu galā izrādījās gudrāks – students vai deputāts? Uz interviju aicinājām 4 dažādu fakultāšu studentus. Labdien, mani sauc Jurģis Kalniņš. Mani sauc Deivids Laksdiņš. Mani sauc Anna Andine. Mani sauc Andris Locāns. Es esmu no Fizikas un matemātikas fakultātes 3. kursa fiziķiem. Kāda ir Latvijas teritorijas platība? 500 000 kaut kas ar kapēkām bišķi. 64, tur vairāk kvadrātkilometri, tūkstoši. 64,000 kvadrātkilometru. 40,000 kvadrātkilometru. Cik zobu ir cilvēkam? 32. 32. Man gudrības zobs auga šorīt skaitīja. 32. 32. Kurai upei ir lielākais garums Latvijas teritorijā? Gaujai. Gaujai. Gaujai? Daugava. Kāds ir Gaiziņa augstums? 312. 1000 metri varētu būt. 312 metri. Kas ir Aleksandrs Čaderainis? Nav nejausmas. Aleksandrs Čaderainis. Saša Čaderainis. Aleksandrs Čaks, dzejnieks. Siera izgudrotais. Aleksandrs Čaks. Kurš bija Artūra Irbes pirmais NHL klubs? San Jose Sharks. Dinamo. Jā, nē. Anaheimas Mighty Ducks. Kurā sporta veidā pirmā Eiropas čempione ir Latvijas izlase? Basketbolā. Hokejs. Basketbolā. Basketbolā. Ar kādu izrādi katru gadu sezonu beidz Latvijas Nacionālais teātris? Skrodardienas Silmačos. Nebūs. Labs jautājums. Skrodardienas Silmačos. Kāds bija Karlsona mīļākais teiciens? Kaut kas pa kūkām bija. Kaut kas ar ievārījumu. Kaut kas par jumtiem. Kas ir labāk par vienu kūku, ir 2 kūkas. Kā sauc Vinnija pūkas saimnieku? Kristofers Robins. Viņš bija maziņš puika ar dižiem matiem. Tas bija vīriešu dzimtas cilvēks. Robins. Kurš glaznotājs ir uzglaznojis šedevru Mona Lisa? Da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Kas ir marīnisti? Jūrnieki. Kuģotāji. Kaut kas ar jūru droši vien saistīts. Tie, kuri zīmē jūru. Kas ir Latvijas himnas autors? Baumaņa Kārlis. Tik patriotisks jautājums. Baumaņa Kārlis. Baumaņa Kārlis. Nosauciet vismaz 3 grupas Līvi dziesmas. Dzelzgriezēji. Situ duri uz galda. Dzimtā valoda. Dzimtā valodā. 100 gadus, lapas ir dzīves, 100 gadus, vainagos tītes. Kas ir smagāks? 1 kilograms kartupeļu vai 1 kilograms vates? Abi ir vienādi. Vienādi. Ok, abi divi vienādi.
Vienādi. Ar ko vēsturē nozīmīgs 1939. gada 23. augusts? Molotov-Ribbentrop pakts. Molotov-Ribbentrop pakts. Sākās Otrais pasaules karš. Kas ir fabulas žanra aizsācējs pasaules literatūrā? Hans Kristians Andersens. Es zinu Krilovu, bet tas nebija viņš. Es neteikšu muļķības. Augsts liels zivtiņš viens spēs, ja Dieviņš viņai palīdzēs. Ezops. Cik ir kvadrātsakne no 256? Kvadrātsakne no 256. Kā to vispār darīja? 6. Mēs varam dabūt, ja ir 14. Lītās. 16, man liekas, jā. Atminiet mīklu. Bez roku, bez kāju, tiltu taisa. Kaut kāds zīmulis. Es gribu zināt atbildi, bet es viņu mēģināšu izdomāt. Valoda. Sals. Studentu topā pirmo vietu un galveno balvu Kivī ieguva Andris Locāns, kurš tikai par 1,5 punktiem atpalika no politiķu līdera Valda Zatlera. 2. vietā ierindojās Jurģis Kalniņš, 3. Dēvids Lagzdiņš, bet 4. Anna Andina. Kopējais politiķu studentu tops ir kā pierādījums tam, ka stāvoklis sabiedrībā nevienmēr atspoguļo cilvēka zināšanas, jo jebkurā sabiedrībā ir sastopami cilvēki, kas zina nedaudz vairāk vai mazāk.